Sveiki, mīļie! Divas lietas. Parunāju ar Saimas deputātu no Zaļajiem zemniekiem. Padomāšu, varbūt publicēt, varbūt nepublicēt šo video, jo, neko jau viņš tur nepateica, Bet par to citreiz. Ir kaut kas cits. Un tagad man mīļās sievietes klausieties par šo te Grēvijo un Stambulas konvenciju. Ja jau Stambulas konvencija paredz to, ka viņa aizstāv sievieti pret vardarbību no vīrieša, tad Stambulas konvencijas 45. punktam būtu jāskan tā, kad atnāks šī Grēvijo komisija un izņems šo vardarbīgo vīru no ģimenes, ieliks cietumā vai uzreiz pātrināti var šķirt laulību, var izdomāt jebko, kā vīrieti izņemt ārā no ģimenes, ielikt cietumā, aizvest uz tiesu. Bet 45. punkts skan, ja vecāki nepildīs šos te Grēvijo ieteikumus, Latvijas likumdošanu, ja bērns nebūs šajā mācībā, kur stāsta pa krāniņiem, tad viņš tiks izņemts no ģimenes. Paga. Runa iet pa sievietēm. Kaut kas te, neiet kopā, vai ne? Vārdarbība pret sievietēm. Značit, paņem šito te veci, izsied ārā no ģimenes, ieliec cietumā, lai viņš netiek klātai sievietei, uzliec mājās apsardzi, lai viņš netiek šai sievietei klāt. Bet kāpēc 45. punkts skan, ka pa bērnu izņemšanu no ģimeni? Kā? Rītdien 11:30 pie Saimas notiek protests. Vienalga, kas organizē. Nav būtiski. Bet neorganizē nevienu no pie varas esošām partijām. Ne Nacionālā apvienība, ne apvienotais saraksts, ne Šlesers, ne Rosļikovs. Neviens no viņiem. Organizē kaut kāda mazā partija, kas varbūt kādreiz būs lielā partija. Nav svarīgi, kas organizē. Rīt 8. 11:30 pie Saimas. Un ceturtdien 8:39, tad, kad sākās Saimas sēde, arī ir pieteikts protests. Ejam, pastāvam par savām tiesībām, lai tie veči sēž, jo viņi ir tik vardarbīgi. Es par, bet pri čom tur bērni?